tik liela. Un kos? Nātre aug. Pļavā. Iņas vai sameklēt klūmos un iņas kos. Tāpēc, ka viņiem ir matiņās. Tikai var ņemt tam cimdiem vai nekostu. Un speciāliem. Mēs cepam maisīti, dalījam teju no nātlēm, zīmējam. Mēs satikāmies pa datoru un sarunājām, kā būsim draugi. Liepaši, kā sava šaule. Un? Šauja ir Lietuva. Kas vēl bija? Lūdzas novads, Blontu dārziņš, mūsu dārziņš, jā? 4 malači, jā. Tā ideja radās tad, kad mēs kā pedagogi aizbraucām ekskursijā pie amatnieka, kurš taisīja no nātrēm, vecām nātrēm pīnes. Un mēs savā starpā pārunājām un sapratām, ka tā ir ļoti laba ideja projektam. Un nātru pīnes ne tikai var taisīt, bet arī par nātri var izpētīt. Projekta sākumā mēs uzreiz, kad tikāmies pedagogi, mēs sadalījām, kas pētīs tieši nātrīti kā no kosmētikas viedokļa, kas pētīs nātrīti kā pārtikas produktu. Un tad jau katrs pētīja no sava viedokļa. Gala rezultāts mums bija kopēja filmiņa par nātri un arī dažādas rotaļas, ko mēs varam radīt, kur bērni var spēlēties un arī iemācīties un apgūt, kas ir nātre un kā viņu var pielietot savā dzīvē. Šajā projektā viņi visi kopīgi uzdeva jautājumus par kā viņi varētu tās nātres pētīt, ko viņi varētu darīt, ko grib viņi uzzināt. Tad viņi arī var spēlēt tās kopīgās spēles, kas veicina tādu kā sacensības garu, kā kahūtā, kuram vairāk punktu savāksies. Kaut kādas tādas spēliskotas lietiņas viņiem patīk darīt. Un ko viņi no tā iegūst? Viņi iegūst sadarbības prasmes, kā komunikāciju uzlabo un saprot, ka tā saziņa ar citu pilsētu iestādēm un pat ar citām valstīm nav tik sarežģīta, ka to var ļoti ērti īstenot. Pirmais starta projekts mums ir bijis par vistas dzīves ciklu, kas ir bijis ļoti rezultatīvs un ir iegūta nacionālā balva. Tas bija tāds dzinulis skolotājām, aktīvi iesaistīties projektos, un arī man kā vadītājai tas bija stimuls atbalstīt. Un bērniem es sapratu, ka tas ir ļoti nepieciešams. Mums bija partneri no Lietuvas, no Šauļiem, un bija no Limbažiem un Kārsavas tepat blakus, bet viņi ļoti labi sadarbojās ar mums. Un partnerus, protams, Etvīnīgā atradām. Mēs dalījāmies arī ar meistarklasi, jo to, ko mēs darījām, mēs filmējām, sūtījām citiem. Gala rezultātā arī viņi to pašu darīja. Un arī mēs cepām cepumus un nosūtījām to saviem partneriem. Un viņi atkal sūtīja mums atpakaļ, kā viņi no pakomāta izņem šos cepumus un kā viņi ēd. Tas bija, protams, bērniem liels prieks sadarboties un redzēt, ka ne tikai mēs kaut ko darām, bet ka mēs visi kopā to varam izdarīt. Un ne tikai Latvijā, bet arī tepat blakus Lietuvā. Tas bija arī man izaicinājums, jo man pirmais tāds projekts ir starptautiskais. Jā, mans mentors Kristīne mani iedrošināja uz to. Un bērniem tas, ka tas nav šeit tikai Latvijā, un tas, ka ir Lietuva, tas, ka ir blakus republika, viņiem, kā pateikt, ka pamudināja viņus, kad mēs atkal tiksimies ar tiem bērniem,
Es biju vadošais partneris projektā, bet nolēmām mēs tiešām visi, kādi mums ir bērniņi, kāds vecums un kas katram ir vairāk piemērots. Bērniem visvairāk, protams, patika visa tā darbošanās, kur bija lielas aktivitātes. Gājām nātris plūkt. Mēs tās gājām plūkt un atpakaļ gājām vienmēr ar dziesmām, jo tas bija tāds prieka pacilājums. Mēs gājām un tad mēs viņas pētījām. Mēs viņas laminējām, kā viņas izskatās, lai neaizmirstu arī tad, kad būs vēlāks laiks. Mēs dzērām tēju, taisījām salātus. Kas viņus iespaidoja, tas bija maizes cepšana, jo mums bija maizes krāsniņa atnesta. Un viņi paši visu darīja. Un cepumus cepa. Un kur bez datoriem, kur datorspēles bija sataisītas. Mācību procesā tas viss bija iekļauts, jo valodā mēs lasījām receptes. Mēs atšķirojām tas, kas mūsu receptē neder, tātad lasīšana bija. Matemātikā mēs svērām, mēs skaitījām, cik mums visa kā vajag. Protams, tehnoloģijās visa bija ar rokām darbošanās. Praktiski bija iekļauti visi mācību procesi, jo arī sociālajā, tad, kad tev ir jānomazgā rokas pirms tu ej pie galda un kaut ko gatavo, viss tika saistīts ar mācību procesu.